godātie kolēģi, šodien savu viedokli par jauno vilni nāk paust jaunā viļņa aizsardzības biedrības priekšsēdētāja Anna Regīna Čelsija. Lūdzu. Labdien! Hai visiem! Opiņā, tas gan baigi skarbi šitā, ka runā, bet es nevaru no tribīnas tāda. Ja kāds nesaprata, es esmu no jaunā viļņa aizsardzības biedrības. Jā, tikko jauna izveidota biedrība. Ja godīgi, man vienreiz arī valdes dabūja ielūgumus, un es tad tā kā višķi padauzījos. Nu, tikko gan aizskatāvēju. Es neesmu nekad bijusi, bet es vienmēr noskatos televizorā, nav jau nekāda vaina. Klausieties! Es tikko jaunu plastiku uztaisīju. Jums ar galvu viss kārtībā. Kā nebūs jaunais vilnis? Kur tad es to visu lai rādu jums? Un draudzene taukus atsūc. Ko tam viņi lai dara? Godīgi sakot, es to draudzeni gribētu redzēt. Es esmu dzirdējis, ka mūsējie plastiskie brīnumus dara. Jā. Tas taču ir milzīgs. Tas taču ir milzīgs darbs un veselība. Un... Ja precīzi sarot, tad vajag cienīt sievieti, kas to ir izdarījusi. Tas ir nozīmīgs pagrieziens viņas dzīvē. Es arī tā domāju, skaties, šitā jau nav kur iet, kur tās pārējās ies. Vispār. Vispār. Ja jūs mums aizlieksiet jauno vilni, sāksim pirmkārt ekonomika, jā? Noies lejā. Nu kā, skaitiet. Dzelzceļš tur ir. Nafta tur sēž, gāze tur sēž, nu visi tur sēž. Skaidrs, tu sēdēt. Ko tu piedāvā? Sēdēt, viņi sēž tur, bet ka viņi varētu paņemt, saprotais, vienas vietas visus tur kopā. Es tā īsti nesaprotu, pa ko viņi runā. Es tādu jauno vilni nezinu. Es zinu zaļo vilni, brīvo vilni, 9. vilni. Tos es redzējusi. Okei, ekonomika, jums nevajag, neko jums nevajag. Nu, beigās. Kultūra arī, nu, to arī jums nevajag. Un vispār, nu, kur mēs lai liekamies vasarā? Un pasakiet, kaut viena normāla pasākuma vasarā. Kur lai iet? Piemēram, stipro skrējiens, rallijs, abols no Ābeles, folkloras festivāls, velosipēdu pārbrauciens. Iet viņai nav kur. Ja jūs aizlieksiet, pasakiet Edgaram tam savam, aizlieksiet jauno vilni, tad redzēsiet. Viss aiziet. Wow! Piektdienās 15:15 raidījums Valstī viss ir kārtībā. TV3.